talanta cienītāji, radi un draugi. Kādā televīzijas raidījumā Haralds Sīmanis teica: latviešiem patīk dzīvot kaimiņos, bet ne pārāk tuvu. Kad viņi sanāk kopā, tad ir svētki. Un es domāju, ka šodien mums ir brīnišķīgi svētki, jo jūsu ir tik daudz. Un tik daudz, cik Haralda Sīmaņa cienītāju. Un es domāju, ja reiz pareizināt vēl ar tiem, kas noteikti ir domās ar mums, mēs būtu, te es domāju, visa Latvija. Paldies sakāms visiem, kas dažu dienu laikā saziedoja tik lielu naudas summu, lai mums pietiktu gan atvedām no Sīmaņa šeit, no Cēsu baznīcas, gan, lai taptu šī skulptūra. Tātad tāpēc tagad lūdzu došanos. Un viņa arī bija tā, kur pateica, jā, daram, taisam, un es zinu cilvēku, kurš to var izdarīt. Pulkā, jo daudz mēs bijām izsapņojuši, kāda būs šī diena. Un daudz par skulptūru jau nav ko stāstīt, ja tas darbs ir padarīts, bet varbūt piebildīšu, ka viņi ir veidota tādā, savdabīgā, man raksturīgā stilā, ko sauc par metāla origami, jo tur tēli un vispārējais izlocās no baltas lapas, kā līdzīgi zīmējums ir pirmais gleznai vai nošu raksts. Apgaismotie un pienādi tukšiem logiem, pieni, 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 pieni. Ar sauli ierodas, ik rīt un ceļos, ik rīt un ceļos, liecina dienu, ik rītu, ik rītu, ik rītu ceļos, liecina dienu, pasaules ceļus, nāk saule, nāk saule, nāk saule kalnā, nāk sevi dod, un paliek tik gaiši, kā piedodot. Saulē bija rokas, ar vien dziļāk ienāk.
tumsībai sevi.